Šobrīd sākam strādāt pie mūsu Ziemassvētku programmas, kas ir veltīta brīnišķīgai mūzikai pirmkārt, kas ir Johana Sebastiāna Baha un Georga Friedriha Hendeļa kompozīcijas, pašas slavenākās no tām. Un arī, protams, Hammonda ērģelēm, kuras reiz ražoja Vefa rūpnīca un kuras mēs vēlamies kopīgiem spēkiem atjaunot. Es esmu ļoti priecīga, ka Antra Dreģe uzaicināja mani piedalīties šajā programmā, kurā mans uzdevums būs atskaņot divus Johana Sebastiāna Baha skaņdarbus ērģelēm. Un es esmu izvēlējusies ļoti raksturā atšķirīgus darbus, no kuriem viens būs fantāzija sol mažorā, kurā mēs varēsim sadzirdēt košu, greznu, ērģeļu pilnskaņu. Un otrs darbs ir korāļu prelūdija par adventa baznīcas dziesmu Nāc tu ļaužu pestītāju, kas, saprotams, iederīgi šajā laikā. Koncerts notiks sestdienā, kas ir tradicionāla koncerta cikla Ielūdz Ģertrūde un Zaueres diena. Šajā ciklā mēs cenšamies Rīgas iedzīvotājus un viesus regulāri iepazīstināt ar šo lielisko skaņu piedzīvojumu, kas ir iespējams Ģertrūdes baznīcā, pateicoties izcili uzbūvētajām Zauera ērģelēm. Pirms 3 gadiem šis instruments tika pilnībā restaurēts. Tagad Ģertrūde ir pacilāta un priecīgi iesaistīties šajā iniciatīvā, kuras mērķis ir atbalstīt kāda cita instrumenta atzimšanu. Tas ir milzīgs prieks jebkuram mūziķim sastapties ar Baha mūziku un to izdziedāt it sevišķi. Un īstenībā sieviešu balsīm nepārāk bieži nākās dziedāt Baha mūziku, jo pārsvarā visa rakstītā mūzika ir jauktam korim. Gan sieviešu, gan vīriešu balsīm kopā, un mēs tiešām izbaudām šo te procesu un priecājamies arī, ka mēs drīz ar vien lielākā sastāvā satiksimies, līdz nonāksim līdz pilnajam koncertu sastāvam. Šobrīd tikai ar balsīm.